Čau! Es vēlējos dalīties ar manu pieredzi pēc vakardienas terapeitiskās sesijas ar manu mīļoto. Viņa bija mans terapeits un es biju klients. Un to mēs darām mūsu hipnotransformācijas akadēmijas ietveros. Mēs mācāmies pie Zigmāra un Kristīnas. Mums ir daudz foršu kolēģi un mēs strādājam viens ar otru. Un vakardienas sesijas pamata tēma bija tā, ka es jūtos, ka kaut kas nav kārtībā. Vārdu sakot, mēs gatavojamies kļūt par terapeitiem, un mēs jau esam ļoti daudz strādājuši viens ar otru, bet tāda sajūta ir, kad es plānoju nākotni, un ka es varētu vienu dienu, kā teikt, aiziet no man pašreizējā darba un kļūt par pilna laika terapeitu, tā doma baida. Tālāk Indra palīdzēja man to šķetināt, un mēs tikām līdz tam, kad es biju kaut kā saudzējis to konceptu, man pašreizējā darbdevēja konceptu, tik dziļi ar mūsu dzīvi, ka man likās, ka tas ir tāds stabilitātes, kā teikt, pamats, kurš, ja pazudīs, tad principā sagrūs mūsu ģimene, attiecības, viss, jo it kā tas darba devējs dod tādu stabilitāti un tādu stabilitātes sajūtu, vai ne? Un Indra man palīdzēja saprast, kad es esmu savu ticību no sevis, kā teikt, atdevis darba devējiem. Un man tas nekad nebija tā pielicis, un tas ir brīnumaini, kā dažreiz lietas, kas ir it kā acīm redzamas, un terapeitam no malas ir tā, kā teikt, loģiski šķetinot pie tā nonākt, pašam to nesaprast. Un Indra man ļoti prasmīgi parādīja, ka es visus manus sasniegumus noniecinu un principā pasaku, ka kāds man to tikai ir iedevis, nevis pats esmu kaut ko sasniedzis. Un tādējādi es to ticību atdodu citam. Un tad, ejot regresijā un zemapziņā iekšā, Indra man palīdzēja arī tikt līdz notikumiem pagātnē, kur radās sajūta, ka it kā viss ir, bet kaut kas trūkst. Kaut kas nav. Un tas viss bija saistīts ar to galveno tēmu. Un to sajūtu Indra man palīdzēja samainīt uz tādu piepildījumu un drošības sajūtu. Un tas moments tika dziedināts, un šodien es jau jūtos daudz labāk. Liels tev paldies, man mīļā. Tas bija fantastiski, un tad tas dziedināšanas process, plus vēl tā apzināšanās, man ir ļoti palīdzējusi. Šodien jau esmu cēlies kā pavisam cits cilvēks. Un jūtos jau pavisam savādāk par nākotni, stabilitātes sajūta, drošība, tas viss ir atpakaļ. Un liels tev paldies. Un tas ir tik forši un interesanti, kā tas viss terapeitiskais process notiek. Mēs lēnām tīramies, lēnām augam, nekas nenotiek tā, vai ne, milisekundē. Jā, ir lietas, ko var dziedēt ļoti ātri, dažādas fobijas, ar tām mēs esam tikuši galā ļoti efektīvi vienas sesijas laikā, un citas lietas, bet ir lietiņas, kas prasa laiciņu, jo cilvēks nevar visu savu dzīvi, pilnīgi visu savu emocionālo un visu to, kā teikt, pamatu nomainīt tas prasa darbiņu. Un tas ir svēts darbs, tas ir jādara priekš mums pašiem, priekš mūsu bērniem, priekš mūsu dzimtes. Un liels tev paldies, mīļā, par šo brīnišķīgo sesiju un par izmainīto sajūtu un par uzlaboto dzīvi.